Ir sācies mūsu ceļojums uz Poliju, un re, kur jau mūsu lidmašīna, mēs gaidām. Kaša arī šeit ir ieradusies, sastādījusi mums savu kompāniju. Jā, čau, Ancīte, tā, tiekamies Krakovā! Esam ielidojuši Krakovā. Hooray! Un vilcienā uz Krakovu, uz centru. Brauksim cik minūtes? 18 minūtes jābrauc. Mēs esam klāt Krakovā un tālāk brauksim ar autobusu. Un izrādās ļoti karsts. Mēs gatavojāmies tādiem augstiem apstākļiem, bet nu, varbūt, ka Zakopanē būs vēsāks. Ar ko mēs brauksim? Ar kuru autobusu? Jā, nedaudz problēmas sanāca, mēs nenokļuvām autobusā, kurā bija plānots. Jo mamma nopirka 5 no rīta. Nevis 5 vakarā. Jā. Vai G18. Yeah. Tā, pikniks autobusā, esam jau iekārtojušies katēm. Ir 8:30 no pēc vietējā laika. Mēs tikko iebraucām Zakopanē un ejam uz viesnīcu. Varētu būt jāiet kādas 11 minūtes. Jā, pirmā žapkas apmeklējums, kur dabūjām atsvaidzinošus dzērienus. Rebekas favorite. Mēs ienācām uz nometni un nokļuvām baigajā ballē. Juhu! Mēs tikko pēc atpūtas viesnīcā, kuru es nenofilmēju, atbraucām ar Voltu uz Kuznici. Cerēsim atrast kādu taciņu, pa kuru paiet, un pēc tam varbūt iesim ar kājām atpakaļ. Mēs tikko ieradāmies viesnīcā. Jā, es aizmirsu nofilmēt lejā. Hello! Jūs mazliet? Šeit ir forši, ka tur ir sadaļa, kur var dabūt uzkodiņas un kaut kādas kafijas attaisīt lejā, bet mums pašiem nav sava virtuvīte vai leduskapis. Bet tas ir lejā kopīgais. Tā šī ir lejas telpa. Te no rīta būs brokastis, un te ir kaut kādas uzkodiņas, ko var dabūt tāpat. Mammai! Veļas dieniņa. Mēs nonācām arī uz spēļu telpu. Tāds patums šeit. Rīt 2. dienā atnāca uztaisīt mammai pārsteiguma rīta kafiju. Pirms brokastīm, un tad iesim staigāt. Mēs ejam pa skaistu ieleņu rīta pastaigā, ir 7. Jā, un te ir ļoti iespaidīgas ēkas. Tā izskatās mūsu gaitenis. Mēs atgriežamies no mūsu 4 kilometru rītā pastaigās. Nu, tā ir vaļā. Skatāmies, kas mūs sagaidīs. Skrien pretī, Rebeka un Kati skrien pretī. Labrīt! Labrīt! Ejam uz brokastīm, tas ir outfits. Tātad šī ir zāle no rīta. Un šādi izskatās brokastis.
Esam salasījuši visu kaut ko, bija ļoti skaisti. Un beidzās mūzika. Un tā varbūt nebūs tik ļoti tiki dziedam un dejojam. Jā, tā vairs nav tiki tā. Mēs esam pabrokastojuši un ieradušies tādā foršā laukumiņā. Tur notiek kaut kāds skriešanas pasākums un te ir kaut kādas aktivitātes, kur mēs tikko iekļuvām. Mēs tikko gribējām iet kalnu taku, bet atdūrāmies pret dubļainu strupceļu. Jā, un tad mēs gājām lejā atpakaļ. Jā, ejam lejā. Ejam pa pļavu taku. Mēs piestājām šeit pļaviņā. Sācījām pikniku. Jā, un īstenībā ir ļoti karsts. Es pat dabūju, man bija biezāks džempers, un es dabūju uzvilkt Rebekas maskrikliņu. Tas ir labs risinājums. Saki vēlreiz. Šodien mēs esam mājās. Viesnīcā. Jā, mēs atgriezāmies no mūsu garā pārgājienā. Mums lielie dupsīši. Mēs ļoti pamatīgi pastaigājām. Bija 35,000 soļu. Man nekad nav bijuši tik daudz soļu, vai ne? Rebeka jau arī tik daudz soļu. Un ko es vēl gribēju teikt? Nē. Un mēs parādīsim mūsu vannas istabu, jo to mēs vēl neesam... To mēs vēl neesam rādījuši. Jā, vispār vajadzēja to ātrāk rādīt, jo mums te ir vis kaut kādas veļas izkarināts. Rebekas atradums baloniņš, tāds baloniņi sasietie. Baloniņi. Un nomazgāsim balonu. Nomazgāju. Mēs esam. Jā, Rebeka teica, ka viņai kaut kas sakārojas, un mēs ejam skatīties, vai lejā nebūs vēl kaut kas no auglešiem vai jogām. Jā, mēs parādīsim jums. Jā, vispār ir jau kādi 9 vakarām. Šeit izstās baigi gaišs vai 8. Un mēs ejam skatīties, vai te kaut kas... Kur mēs konstatējam, ka te vēl ir auglīši un piens. Šoreiz bija parādies, tāpēc mēs paņemsim pienu ar pārslām. Un šodien ir svētdiena. Šodien ir svētdiena, jā, mēs nekad neesam to teikuši. Kur Rebekai būs piens ar pārslām. Paņem karoti. Karoti. Vakarā atpūta novērtē pārslas ar pienu. Cik atzīme? Es rīt zobus. Kāda atzīme? 10. Nu labi. Ierodamies uz brokastīm. Kas mums te ir? Besas. Tā, kur mūsu nākamās brokastiņas. Ejam dienišķajā pārgājienā pēc brokastīm. Un šodien bija brīdinājums par stipru vētru, bet tas varētu sākties no 12 un vēl ir kaut kādi 10, vēl pat nav 10. Jā, un ceram, ka vētra nedaudz izmainīsies apstākļi. Mēs esam bērnu laukumā smuki, pastaigājām pa kalniem un mums tuvojas vētra. Mums bija jau no rīta brīdinājums par stiprām lietusgāzēm un tā tālāk. Un tad mums būs jāsadomā kaut kas, ko darīt. Neliela pauzīte McDonaldā, nu jau tā, pat neliekas, ir tāda dūmaka, bet
it kā tas solītais negaiss vēl neizskatās. Viņš būtu 12 jābūt un ir bez 2:12. Mēs uzbraucām uz iepirkšanās centru augšējo stāvu. Tur varēja iziet ārā. Vēl joprojām tuvojas negaiss, vēl joprojām negaiss nav pienācis, bet ir ļoti karsts. Mēs sagaidījām lietu un negaiss nav tik traks, bet tad šo dienu mēs principā pavadām pa viesnīcu. No 3. Jā, no 3 apmēram. Gandrīz 20. Un Spēlītes? Nē. pārsvarā mēs dienu pavadījām tajā kopējā kafejnīcas telpiņā, bet tagad mēs esam istabā. Labrīt, 3. dienā mūsu skaistās brokastiņas. Stražiska. Aha, labi, jā, tu tieši pateici, mēs esam Doļina kaut kas. Stražiska. Atbraucām ar Boltu un jā, sākam pārgājienu pa kalniem. Mēs tikko atpūtāmies uz soliņa un esam tikpat kā kalna virsotnē. Tā mēs izskatāmies. Mēs esam pieveikuši varenus kalnus, gājām pa upēm, tikpat kā es teiktu, ka šīs ir... Pagājām 8 kilometrus, bet pa kalniem. Jā. Bet Rebeka bija visdūšīgākā, viņa visvairāk, skrēja pa priekšu. Es tad gandrīz atstiepu kājas. Es varētu tur iet 2 reizes lēnāk. Traģiski. Es šo trasu vērtēju ar grūtības pakāpi 9,5 no 10. Un vispār tā trasa bija tāda, ar maz cilvēkiem, bet tad mēs sasniedzām kaut kādu civilizācijas zonu. Tātad, Rebeka, kādu grūtības pakāpi bija šī traka trase? Šeit notiek intervija. Tik grūti, jā, bet tu skrēji pa priekšu varani. Māma, kāda grūtības pakāpe bija šī trasa? 9 no 10. Jā. Kāpēc bija jāsaka? Mēs esam kafejnīcā Sports Corner, un tur iekšā baigi forši izskatās, bet mēs arī sēžam ārā. Mums ar māmu ir dienas piedāvājums, šitais ir boršs, bet viņas ir vairāk tā kā augstā zupa. Oi, ilgabalaini. Interesting. Mēs gaidām pārējo ēdienu. Jā. Tikai paskatīties pa gabalu. Lūdzu. Rebeka ir salāmī pica, Kačai kaut kāda kaprī veidīgā, un mums ar mammu ir šitāds piedāvājums. Mēs bijām Lidlā pirmo reizi šajā ceļojumā, un nopirkām dažas uzkodas pēc kafejnīcas un atnācām uz rotaļlaukumu. Tad pēdējais rīts šajā viesnīcā, ejam uz brokastīm. Skatāmies, kas mums te ir. Apmēram tas pats, kas parasti. Brokastis, Kača vēl gatavojās. Mēs esam izvākušies no viesnīcas un ar mammu un Rebeka bijuši Dino zoo, un mēs ejam uz autobusu, lai brauktu uz Krakavu.
Mēs esam klāt Krakovā. Esam klāt viesnīcā. Jā, tā, priekštelpa. Esam pareizajā mājiņā, re, kur kļučiem vaļā šitādas stikla durvis. Apskatieties. Un tālāk ies nākamais. Cik skaisti mums ved uz viesnīcas numuriņu atvērtas durvis. Un ir vaļā. Mums ir loks, jā. Un loks. Toalatīte. Un istaba. Toalete. Parasta. Istabiņa. Spogulis. Rebeka, pasties šeit, pasties te. Wow! Gribi jokoties? O, mums ir balkons. Skaisti. Taisīsim jau vairāk. Šodien īstenībā ļoti silts. Ļoti karsts. Televizors un smuka virtuve. Ļoti smuka. Tagad mēs iesim vēl kādā vakara gājienā uz bērnu laukumu. Jānis piedalās savā prakses darba aizstāvēšanā. Mēs ejam uz vilcienu, kas mūs aizvedīs uz to lidostu, un te ir kaut kāds reliģiska rakstura pasākums. Rebeka dabūja McDonaldā burgerīti, Kaču arī kaut ko dabūja. Mēs ejam tālāk. Tā, mums pusdienas stacijā pirms braukšanas Rebekai burgers no McDonaldā, un mums ir šādi ēdieni. Re, kur mūsu vilciens, braucam uz lidostu. Ceļā, uz kurien mēs tagad braucam? Ar ko mēs braucam? Mēs esam klāt Rīgas lidostā, un šoreiz visi transporti bija ļoti ātri. Mēs pat ieradāmies kādas minūtes ātrāk nekā bija domāts. Mēs ieradāmies 7, bet mēs esam ātrāk.